Piektā cīņa. Boks ar MMA cimdiem. 85 kilogrami. Pirmo ringā aicinu jau visiem labi zināmo sportistu, kurš arī pirmajā pasākumā ņēma dalību šeit. Artis Kalvenieks! Arti, kur tu esi? Un arī piektās cīņas cīkstonis Artis Kalvenieks tūdaļ būs mūsu ekrānos. Momentāli jāsaka Artim Kalveniekam visu cieņu, jo viņš aizvieto Denisu Mudrija pretinieku pēdējā brīdī, tā kā, visu cieņu par uzdrīkstēšanos, līdz ar ko jāņem vērā, ka svars ir, mazāks, nekā Denisam. Artis ir 83 kg, 83 kg smags. Gadi 30, tā kā arī laba dzīves pieredze, 1,78 m roku garums un 2 gadu pieredze ir MMA no Kuldīgas. Tā kā arī visi sveiciens Kuldīgai, kas skatās un atbalsta Arti. Arī ir bijušas 3 MMA cīņas, no kurām ir 2 uzvaras un arī viena neizšķiras. Tā kā 2,5 uzvaras, varam teikt tā. Pēdējā cīņā Case Pro FL zaudēja pēc punktiem, tā arī viņam bija, tāda, protams, pirmā Case Pro FL cīņas pieredze, tā kā arī būs ko parādīt, parādīs viennozīmīgi uzlabojums, salīdzinot ar pirmo cīņas šovu. Tā kā, Artim ir, jāsaka, godīgi liels spiediens. Pēdējā brīdī aizvieto, jāparāda sevi vēlreiz, tā kā, visu, lai izdodās. Iepriekšējā šovā aizgāja ar pieredzi. Ko sagaidām? Artis Kalvenieks? Zaudējums bija, jā, bet atceroties to cīņu, vispārībā viņa arī bija tuva. Jā, zaudējums bija pēc punktiem, tā kā tas nebija tās viennozīmīgs. Gribu vēlreiz iedot viņam savu respektu par to, ka viņš pieņēma šo cīņu, jo mums sākotnēji bija šajā pārī cits pretinieks un plāni mainījās, un Artis bija tas cilvēks, kurš pateica pāris minūšu laikā, principā, let's go. Tāpēc viņš tiešām ir vīrs ar lielo burtu. Iedodam vēlreiz ovācijas. Ko, kā pretinieku Artim sagaidām? Denis Mudrijs! Kamēr gaidām oktagonā, Denisu Mudriju nedaudz pastāstīšu par viņu parametriem. Sportists 21 gadu vecs, 90 kg augums, 1,93 m. Tāds ražans vīrs. Liels pārsvars arī, jā. Ievērojams pārsvars par Arti. Roku garums arī 1,94 m. Tā kā, 5 mēnešus trenējies MMA Salaspils. Viennozīmīgi Kaspars pastrādājis būs ar viņu. Kārtē reizi pagaidām mēs redzam, ka Kaspara trenētie sportisti ļoti labi sevi šeit pierāda šajā šovā. Tikai uzvaras pagaidām, jā. Un arī pirmajā šovā uzvarēja Freivaldu pēc punktiem, boksā ar MMA cimdiem. Un atgādinām, ka arī šī cīņa būs boks ar MMA cimdiem 85 kg kategorijā. Līdz ar to šeit mēs vēl neredzēsim cīņu uz grīdas. Būs tikai un vienīgi cīņa pēc boksa noteikumiem. Un arī svarīgi uzsvērt, nebūs klasiskais boks, bet būs boks ar MMA cimdiem, līdz ar ko tur mazāk unces, uz pašu cimdu, tātad lielāku damedžu postu var izdarīt pretiniekam un lielāku iespēju, ka varbūt tagad mēs redzēsim vakara nokautu. Tāda iespējamība pastāv, jā. Iepriekš tu biji veiksmīgs savā izvēlē. Kur tu šobrīd, kas tev favorīts ir? Artim par uzdrīkstēšanos. Artim par uzdrīkstēšanos. Jā. Attiecīgi arī koeficients noteikti lielāks un konta situācija būs priecīgāka. Jā, uzvarēs. Jā. Sagaidām Denis Mudrijs ar aplausiem.
Boks ar MMA simtiem. Mēs redzam, ka Denis ir būvēts kā mašīna. 90 kg. Jā, nu Džeks ir 2 pa 3 minūtēm. Fizika. Jā, nu negribētu būt viņa pretinieks, bet nu jāskatās arī. Šoreiz jā, es par Arti, jo tieši dēļ šīs te uzdrīkstēšanās, tāpēc gluži vienkārši manas sirds iet viņa virzienā, jā. Jā, tā būtu pat dubultu uzvaru, vai ne? Tas, jā. Tieši tā. Pie kam pret kādu pretinieku, vai ne? Nu tad sākam pirmo raundu. Nu nav kā iepriekšējās cīņās, ja, ka jau aiziet ar kājām, apmainās ar sitieniem šeit bišķiņ prātīgāk. Boks tomēr tās bišķiņ tās tehniskāks sports, bet nu tūdēt viens otram klubs virsū. Artis pagaidām izrāda pozīcijas iniciatīvu. Jā, Artis rāda tādas spiedienu, jā, tas tagad tiešām Džeks ar iekšām un arī izdara sitienu. Bet dabu uzreiz arī pretī pretstienu. Jā, no Denis. Jā, nu pagaidām jā, piesardzīgi, jo abi divi var izdarīt sitienu, kas beidz cīņu, un Artis Kalvinieks, viņš arī nebaidās iet virsū. Ļoti pašaizliedzīgi, bet tas arī ir ļoti riskanta stratēģija, jo atliek ar vienu spēcīgu pretriecienu. Arī Denis tomēr nav ar pliku roku ņemams. Ļoti labi zina, kā sagaidīt šādas te uzbrukumus. Protams, boksiem tas ir īpaši raksturīgi. Jā, bet no Artis, jā, viss cieņa. Viss cieņa iet virsū. Denis, protams, arī ļoti prātīgi cīnās. Es laiku ar priekšējo roku tā kā cenšas to distanci mērīt, kas tāds labs tehnisks gājiens, lai nepielaist pretinieku sev pārāk tuvu. Un arī iespējams ar precitienu sagaidīt viņu. Lūdzu, kā tas tagad bija redzams. Denis acīs var redzēt, ka viņš respektē savu pretinieku. Jā, iespējams šī būs tā cīņa, ka pirmais rauns ir tāds iepazīšanās rauns, ja tās tiešām laipnas iepazīšanās, ja ne tā kā iepriekš. Jā, bet prātīgi, abi džeki droši vien ciena arī viens otru sitienu spēku, un atkal Kalvinieks iet virsū, un Kalvinieks divus āķus trāpīja. Šis bija diezgan spēcīgs sitiens no Denis. Spēku, un atkal Kalvinieks iet virsū, un Kalvinieks divus āķus trāpīja. Šis bija diezgan spēcīgs spēku, un atkal Kalvinieks iet virsū, un Kalvinieks. Kā sagaidīt šādas te uzbrukumus? Protams, boksiem tas ir īpaši tāds mērīt savu pretinieku, ja ne tā kā tas spēku, un atkal Kalvinieks iet virsū, un Kalvinieks divus āķus trāpīja. Šis bija diezgan spēcīgs sitiens no Denisa puses. Šķiet, ka drusciņā arī Laiks! Izsita no līdzsvara. Tā vismaz izskatījās. Jā. Spēcīgs sitiens ar labo roku. Bet Artis tajā brīdī, kad redz, ka Denis sāk atkāpties un zaudēt nedaudz kontroli, momentāli ar pilnu spāru virsū. Jā. Te arī varam redzēt atkārtojumā, ka Artis Kalvinieks drosmīgi iet virsū, jā. Bet Denis Udrīs, jā, parāda arī savu pieredzi, atkāpjās uz apakaļu, neļauj sev trāpīt, paliek joprojām piezemēts, jā, nezaudē to savu balansu. Tā kā, tuvu cīņa. Cīņa ir ļoti interesanta. Izstāst, ka pagaidām varbūt Artis Kalvinieks ir daudz, teiksim, kardio zaudējis, jā. Arī Denis atpūšās uz zemes, tā kā... Jā, Denis pagaidām tāds... 10 sekundes. Ko? Lai arī Denisam ir diezgan ievērojama auguma pārsvars, bet... ko aiziet? Izstās ļoti līdzvērtīgi cīkstoņi. Jā, pagaidām tas pārsvars nav īsti vēl tā izmantots. Tā kā, kā sākam, iepazīšanās rauns ir beidzies, tagad varam sākt šaidīties. Jā, Denisam ir jāizmanto savas garās rokas priekšrocības. Jo Artis tajā brīdī, kad tu viņu pielaidi sev pārāk tuvu, ļoti spēcīgs labais sitiens. Tā. Jā, šis bija labais sitiens no Artis. Izskatās arī, ka abi cīkstoņi tā kā mēģina atrast to pareizo pozīciju, lai to spēka sitienu izdarītu, to power shotu, ja. One and done sitienu.
Nu, cerēsim arī, ka mēs to redzēsim. Pamēra distanci. Artis nolaiž rokas. Nobloķē sitienu, bet izstāsta, ka tas tomēr bija sāpīgs. Sāpīgs pat par roku, jā. Kā nekā arī cimdi, tas ir MMA cimdi, nu tur liela aizsardzība nebūs. Ja šāds sitiens iziet cauri, tad visādi var beigties. Ātri var beigties cīņa. Kaulu veselība var rokai arī beigties uz kādu brīdi. Un Artis atkal aizver distanci un agresīvi. Aiziet klinčā, jā, tur pāris bodīšotiem apmainās. Jā, nu piesardzīgi, bet kad viņi tiek tuvāk un izdara tos sitienus, tie nav parasti taisnē, jā, tie ir spēcīgi āķi un... Iedodam atbalstu sportistiem kārtīgu! Pirmā raunda beigās Denis izdarīja spēcīgu sitienu ar labo roku, trāpot Artim grusiņās viņu noteikti sašūpojot, bet šī raunda sākumā ar to 10 sekundes. Artis. Nu, ko vēl 5 sekundes līdz raunda beigām. Oi, ļoti labi izvairījās no aperkata Kalvanieks. Laiks! Emocijas sit augstu vilni. Tāds piesardzīgs, bet tā pašā laikā tāds aktīvs rauns. Jo ko līdz abi cīkstoņi tiek viens otram klāt, tur apmainās ar katrs ar vairākiem sitieniem. Tiklīdz tiek samazināta distance, mēs varam redzēt, šeit, tiklīdz tiek samazināta distance, tā Artis nekautrējās. Jā, un iet virsū, pat izmantojot savu mazliet mazāku augumu, viņš no apakšas tur mēģinātu apstrādāt Denisu. Nu, rekur arī līdzīgs piemērs, teiksim, tas pats Taisons, jo viņš ir apmēram 1,78 m, roku garums nav nekas lielākais, bet, kad tiek pareizā distancē, pareizā tūmā, visu to spēku ieliek sitienā, un, kā jau zinām, pretinieki, 9 no 10 guļ pēc sitiena. Tā kā varbūt arī Kalnieks varādīs Taisonu cienīgu sitienu. Viseli priekšā izšķirošais rauns. Pēc punktiem grūti pateikt. Es pat teiktu, ka Kalnieks ir šeit pārsvaru ieguvis. Pagaidām tā. Ko izšķirošais rauns? Iedosim nedaudz troksni cilvēkiem, lai kārtīgas 2 minūtes! Atbalstītāji uzmundrina sportistus. Taisonam bija tāds spārnotais teiciens, ka kāpjam ringā mums visiem ir plāns līdz brīdim, ka mēs dabujam pirmo reizi pa seju, un tad viss plāni izgaist. Izstās, ka šī ir tā situācija. Oi, reku Kalnieks arī ļoti labi trāpa. Divas āķas, atkal aiziek klinčā, tiesnesis izšķirs, lai var turpināt cīņu. Nedaudz aktīvāk. Jāzina, abi džeki noteikti tur prātā, kad ir izšķirošais rauns. Tā kā šeit ir jāprāt no sevis visu enerģiju jāizliek. Pagaidām Mudrīs mums rāda to vairāk to spiedienu. Kalvanieks arī neļauj to spiedienu tā radīt, jo neatkāpjās tik tālu, tā kā tur rokas augšā ir gatavs jebkam. Reku arī taisnais Mudriem, daļēji sanāk. Ļoti labs precedents. Jā, iegāja pats sitienā. Mudrīs jau varēja izsmērta cīņu piebeigt. Jā, izskatās, ka... Jā, šeit bija ļoti labs precedents no Mudrī puses. Kalvanieks tiešām, dabūja to damage. Bet Mudrīs piesardzīgs, negrib iet virsū, zina, ka Kalvanieks arī nebaidās mest savus āķus, jā, tā kā, Jā. Bet izskatās, ka Artis ir mazlietiņās satricināts. Protams. Tas sitiens noteikti izsita bišķiņās no līdzsvara. Tāds clean, tīrs sitiens bija tā kā aperkats bija ļoti labs. Jā, mums vēl ir 20 sekundes 3. raundā. Bet ļoti labs sniegums arī tam pašam Kalvaniekam ar to, kad pēdējā 10 sekundes aiziet! Viņam, bet laikam jau skaidrs, kas... Vairāki sitieni pa ķermeni. Apmainās laiks. Un ar to arī cīņa. Ko domājat par šo cīņu? Diezgan līdzvērtīgi, es teiktu. Cīņa jaudīga. Sākums varbūt bija bišķiņ tās mierīgāks, bet puiši tā kā... Kamēr iepazinās, jā. Atrada viens otru caurumus un tad mēģināja arī uz tiem spiest. Šo cīņu uzvarēja Artis Kalvanieks. Tomēr Artis Kalvanieks ar pirmiem 2 raundiem tos punktus savāca.
Iedodam troksni, kurš domā, ka uzvarēja Denis Mudrijs. Kačing, kačing! Varbūt arī tomēr ne. Publika varbūt domā otrādāk. To mēs redzēsim. Lai kā arī troksnis bija lielāks par Denisu Šeit Kaspars Mudriju. mazliet paspēlējās ar Pēc publiku. vienbalsīga tiesnešu lēmuma. Un varbūt mēs nākotnē redzēsim šeit cīņai revanšu. Šī cīņa tiek traktēta ar neizšķirtu. Tātad neizšķirts. Nu, jā, tas bija viens no scenārijiem. Ja godīgi, Diezgan ļoti ticamiem. godīgi. Jā. Es teiktu, pirmie 2 raundi pat varēja būt Kas tas tagad Kalviniekam, bet pieklāt, pēdējais skaidrs. ka tur Iedodam emocijas sportistiem. Jā. Ļoti laba cīņa. 3 raundu garumā, Malač. Nu, šie te Ok, pāris iedosim sitiem pirmajam tieši vārdu Denisam Mudrijam. uz raunda izskaņu, Denis, kas šī tiešām cīņa arī principā satricināja arī tev ļoti Ārti. Pēdējās dienās Un, nolaceros pretinieks. Kā jau teicu, Ārtim Kalviniekam Visticamāk, visu ļoti cieņu, pareizs viņš pēdējā lēmums momentā no pieņēma šo cīņu. tiesnešu puses. Tu jau viņu biji arī nedaudz iepazinis no pirmā šova. Kā tev vispār cīņa? Kas tevi pārsteidza viņa performance un iedod savas domas? Vakar visi. Nu jā, 4 dienas pirms cīņas pretinieks uzmet, paņēma LNK boksā un dabūja pizdī. This is what it is. Bet, nu, liels respekts Kalviniekam, paldies tācais. Labs čoks. Paliec, cik pasaka. Ja ir runa par revanšu, tad es esmu iekšā. Ok. Paldies. Paldies. Iedosim vārdu arī Ārtim Kalviniekam. Varbūt es gribu pateikt liels paldies manam bijušajam klubam MMA Salaspils. Paldies tev, Kaspar. Un es gribu pateikt paldies tagadējam klubam Jauda Fight Club. Paldies, Agnes, paldies. Turpinām un visu. Vārds Ārtim Kalviniekam. Kādas sajūtas pēc šīs 3 raundu cīņas? Mierīgi, kā mēs to darām aizputē. Zaļumbalvas, Džeks. Obligāti grib revanšu. Tad arī bišķi vairāk uzcīšos vēl. Zin kā, pagājušais bija vēl vieglāks, bet tagad 8-3. Bet, kurš grib pateikt paldies visiem atbalstītiem, kas sēž ekrānos. Protams, vecākiem. Maniem čomiem, kas ir šeit. Uzdot stūrī, Bračs bija. Protams, lielākam atbalstam Anni, Bučmielu. Jā, tiekamies nākošais. Paldies, vecīt, paldies. Ovācijas iedodam abiem sportistiem. Nu, izskatās, ka varbūt redzēsim revanšu šim mačam. Jā, nākamā cīņa pat varētu būt daudz labāka, jo, nu, arī svarīgais fakts, ka Ārtis Kalnieks ir par 7 kilogramiem vieglāks, ja, un, nu, boksā katrs kilograms no svara, tā kā, nu, ļoti labs sniegums. Viennozīmīgi mums vajadzētu revanšu redzēt arī nākamajā šovā.